Profesore Sandra Treja ir Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un dizaina institūta vadošā pētniece un direktores vietniece. Viņas zinātniskā darbība ir cieši saistīta ar mūsdienu pilsētu attīstību, ilgtspējīgas vides veidošanu, telpiskajā un sociālajā kontekstā, lielmēroga dzīvojamās vides renovācijas un revitalizācijas jautājumiem, kā arī telpiskās vides un apbūves identitātes problēmām. Profesori aktīvi iesaistās zinātniskās pētniecības projektos, no kuriem vairākos sekmīgi darbojas kā to vadītāji. Tostarp viņas vadībā šobrīd 16 partneri no 6 valstīm īsteno vērienīgu Horizon Europe projektu par telpisko stratēģiju kopradīšanu parastai un ilgtspējīgai mobilitātei lielmēroga dzīvojamos rajonos. Pēc Sandras Trejas iniciatīvas izveidota Baltijas jauno zinātnieku ikgadējā ceļojošā konference arhitektūrā, ainavu arhitektūrā un urbānistikā, kā arī aizsākta tradīcija organizēt zinātnes nedēļu Arhitektūras un dizaina institūtā. Viņas pētījuma rezultāti tiek atspoguļoti zinātniskās publikācijās. Pēdējo 6 gadu laikā viņa ir bijusi 18 zinātnisko publikāciju līdzautore. Zinātniskajā darbībā gūtajās atziņās profesori dalās arī ar topošajiem un jaunajiem speciālistiem. Viņas vadībā sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti 4 promocijas darbi.